Sestais amatieru minifutbola čempionāts un 5. reizi fināls notiek Jelgavā. Tas arī saprotams nosaukums Mītava Open. Nu, kur gan citur, ja ne Jelgavā, ja nosaukums ir Mītava. Un šis turnīrs šogad ir īpašā statusā. Jau pirmo reizi Latvijas minifutbola čempions piedalīsies Eiropas amatieru minifutbola čempionātā. Tā kā Zemgales Olimpiskā centra stadionā spēlēm īpaša nozīme, un īpaša nozīme, protams, būs fināla spēlē, kur noskaidrosies pirmās vietas ieguvējs 16 spēcīgākās komandas no iepriekšējiem 7 posmiem. Jau 5. gadu ir sabraukušas Jelgavā, un šeit arī noskaidros minifutbola prestižāko trofejas ieguvēju Latvijā. Tas ir viennozīmīgi, jo tam līdzīgi turnīri gan geogrāfijas, gan dalībnieku skaita ziņā, gan arī popularitātes un prestižu ziņā otra tāda amatieru minifutbola turnīrā Latvijā nav. Tāds kāds ir Mītava Open un kāds fināls notiek šeit Jelgavā. Mūsu komanda ir Valdimpo. Esam piedalījušies laikam jau 5. sezonu. Šobrīd spēle notiek ar Grand LCB no Rīgas. Neizšķirs, bet vajadzēja uzvarēt. Neizšķirs labāk nekā zaudējums, bet vajadzēja vinnēt, bet nepaveicās. Pirmā spēle. Nebija tā grūti. Spēlējām 3 posmus. Nevienu nevinējām, bet šodien vinesim. Команда собралась совсем случайно, просто ребята давно хотели попробовать свои силы на этом турнире, и поэтому решили попробовать, прошли свой этап хорошо в Daugavpilsi, приехали сюда, но видим, что уровень команд высокий. Mēs esam komanda SK Spēks no Valmieras, un mēs tikko zaudējam 1-3, bet tā gan pirmā spēle tikai. Tāpēc es domāju, ka mēs uzlabosim savu sniegumu. Mēs regulāri trenējāmies tieši šim turnīram. Spēlējām Valmieras regulārā чемпионата, un diezgan aktīvi esam arī telpu futbolā ziemā. С одной стороны и с второй сразу к нему подключаемся, да? Давай, надо идти. Давай, ребят, так начинает. Андрей с правой, левый, Никита Шпинев. Давай целым пустами, Сарча, мусу, Евгению, бомба! Скатываем! Sarkanai krauti. No kurienes? Aizkrauti. Kā iet spēle? Zaudējam, viss kārtībā, grūti iespējas. Beidzot pamotā. Bet pa vārtiem jāšau. Vēl atpakaļ. Vēl pendeli nebija, bet bija dzeltenās kartiņas. Tā kā spēlētāji tiešām šodien var just, ka ir fināls labākās komandas. Spēlētāji tiešām cīnās par katru bumbu, un spēles līmenis ir ļoti augsts. Un tiešām spēlētāji ir noskaņojušies cīņai, un to var just jau pašā sākumā, jau apakšgrupas spēlēs. Вот Jānis paliek! Uz malu pa malu! Mēs ļoti atbalstam, ļoti jūtam līdzi. Vislabākā komanda. Sapņu komanda. Jā. Pagi, kas sitī? Jūs sit? Jā. Ok, man nav variantu vienkārši. Viņam jau otro kādi. Es traktu labāk. Vajadzēja noķert. Maskavā bija mums tāds Lenovo Tours festivāli, kur mēs braucam un tagad Maskavā. Tur arī no Maskavas pa taisno uz šeieni. Tā kā sports un māksla roku rokā. Jā. Es esmu tik gara! Trāpis! Давай, пошли.
Давай, давай, давай. Давай. Trešā vieta. Jā, trešā vieta uzvarē 2-1. Tā viss kārtībā. Nu, redz, cik skaisti. Super vieta. Nu, tas ir Tikām līdz finālam. Pusstundas, jā. Готовились, как бы хотели победить, вот и победили. Главное не бояться авторитетов и биться до конца. Labākais spēlētājs ir komandas FKCB 02